371. Bet scores, ātri rezultāti. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 371 battle. Mēs esam pāris stundas pirms galvenā notikuma, kas ir akapellas showmatch. Pirmo reizi īstenībā kaut kas tāds mūsu 371 battle vēsturē, tāpēc esam satikušies ar džekiem, bišķi parunāsim, pajautāsim, kā viņi jūtās un vispārējais. Reper, pa labi, iepazīstinies sev, kas tu esi? Jau Resnais Runis, Zaņārs, Mauzolēja mūzika, banda, blēd, Salaspils prospekts. Un reper, pa kreisi, kas tu esi? PKI Arčijs, a.k.a. Žorigami meistars, a.k.a. Resnums piezogas nemanot. Piekrīt. Nav melots. Jā. Ok, labi, Džeki. Ļoti labi enerģija uzreiz pašā sākumā, tāpēc uzreiz Zantikvariātam jautājumu Zancim. Kā vispār, pirmkārt, mēs tevim bijām kaut kā diezgan ilgi, sen atpakaļ jau runājušies par to, ka tu varētu kaut kur iziet akapellā. Un varbūt tu vari padalīties skatītājiem, kāpēc akapella, kāpēc tu piekriti, kāpēc tieši šeit. Un tā kaut kāda pirmā doma bija par to, kad man gribējās Arčiem kaut kādu handikapu iedot. Man liekas, tā kā uz beata tur ir, man ir daudz vairāk priekšrocības. Un šeit es gribēju, lai tā ir tāda bišķiņa godīgāka cīņa tādā ziņā. Un, tas arī tā bija. Tas bija tas pirmais, kāpēc man vispār akapella kā formāts arī daudz vairāk patīk, jo es zinu, ka man arī ir dažreiz varbūt problēmas ar tekstu, un tad nav tā, ka tu uzreiz kaut kur sajaucies, un tad ir viss ir dirsā, uzreiz ir tādā ziņā. Tur ir kaut kādi mikro momenti, kur tu vari padomāt kaut ko un tā, un tas man nāk pa labu uzreiz, un jā. Ok, super. Arči, prieks tevi redzēt, kamera priekšā un visā pārējā priekšā. Tas man nobrīnīja, kad mēs izziņojām battles, vai ne, jūsu battle. Man nobrīnīja tas, ka jaunā paudze nav informēta, kas ir PKI Arčijs praktiski. Un tāpēc tu varbūt tās vairāk pastāstīt, iepazīstināt jauno paudzi, ko tu biji darījis, kāpēc tu biji darījis, kā tev vispār saistība ar battliem ir? Kāda man saistība ar battliem? Gandrīz nekāda nav. Man neviena rakstītā battle nav bijis. Freestyle. Tā kā es biju PKI sastāvā, daļa no mana repa bija visādi battle bar un battle punchline. Tā kā tas pa lielam arī ir tas, kas mani ar to saista. Tā kā, kāpēc es esmu šeit? Es ne, jo jūs mani pasaucāt. Un jo viņš mani kinda izaicināja caur tevi. Tā kā akapella iedeva man handicap, battle aizies handicapped. Ok, super. Jā, Arčijs, manuprāt, priekš manis bija viens no tādiem pirmajiem tādiem uz battle MC pusi tendētajiem reperiem, kurus biju dzirdējis. Un nav arī noslēpums tur pulkadīvi kaut kādu battle un vispārējais kristālā, vai ne? Tā kā ir forši. Ok, labi, kā bija sagatavoties akapellā rakstīt? Man bija bišķiņ par daudz tas laiks, jo, ja var teikt, tad mēs cik... 2,5 mēneši, 3 kaut kādi, jā. Priekš manis tas bišķi par daudz bija, jo man vēl miljonas citas lietas ir jādara, un tas man bišķiņ varbūt pat traucēja, kad ir tik daudz tas laiks sagatavoties, bet tas visus 3 mēnešus es gatavojos tā, ka es vienkārši kaut kādas fiškas pierakstīju konstanti visu kaut ko tādu, un tāds tīrais darbs pēdējā laikā bija vienkārši sarakstīt visu, ielikt schēmās tos prikols un tā kaut kā, jā. Okay. Es pat teiktu, bija pagrūti, man bija baigi pispārt. Kā tev, Arči, tīpaši pēc kaut kādas, tu jau neraksti, tu rakstīji The Daily vēl joprojām vai vairāk nav tā aktīvi? Un kā tagad bija atgriezties atpakaļ kaut kādā tajā ritmā?
Diezgan interesanti. Nu, man kinda nāksies atkārtoties, jo es arī riktīgi ilgi pa laikam visādus atsevišķus prikals pierakstīju, bet tādu kārtīgu tekstu es sarakstīju pa kaut kādās pēdējās 2-3 nedēļās. Tur, pēdējo nedēļu man jau tāds plus mīnus gatavs, tikai kaut kādas tur fiškas manas pieslīpēju pēdējās. Tā kā. Bet bija fun. Es daudz izsmējos, daudz labs prikals izdomāju. Tā kā. Es domāju, būs riktīgi labs komedijas special par Zaņāru. Manuprāt, tas akapelā tas ir tas raksturīgais, ka jums tik ļoti daudz tā uzmanība ir tieši tam, ko jūs sakat, vai ne? Bet man arī tāda battle tā kā vairāk patīk, es tāds arī vairāk skatos. Jā, es arī zinu, ka tu arī esi versus liels fans. Gan versus, gan arī amerikāņus, tur KOTD un pārējos arī tās uzbūves, no tās akapela battle uzbūves, kā tam jāskan ir. Es nezinu, vai es varētu teikt, ka es kaut ko konkrēti ņēmu, bet ir jau tāds priekšstats, kā ir tam akapelai jābūt, un ir līdzīgi prijumi, ko tu vari izmantot, un tad jautājums, vai viņi ir labi vai slikti izmantot. Tas tāpat kā stand-upā, tu pat ņem kaut ko no tā, kā ir jābūt. Setups punchlines, jā. Tas tā kā jautājums ir, kāds tas rezultāts ir. Kurš tev mīļākais battle rappers? Obi-Wan Kenobi ir mīļākais battle rappers. Tas piedzērušais samurajs. Man kaķis sauc Obiks, tas ir pagodu Obi-Wan Kenobi. Tie ir fakti. Ok, super. Zāns, jautājums tad uzreiz ir, ko tu sagaidi varbūt tās no sava pretinieka, ja tīpaši tā kā šitais tāds pirmais tāds, ja godīgi, kopš kuriem gadiem jau šitais akapela ir tā kā vienīgais, kāds mums tagad būs, vai ne? 10 gadi ir pagājuši. 10 gadi kaut ir pagājuši. 15. gadā bija Tušē battle. Cerēsim, ka šitam bišķi lielāks levels būs nekā. Es noskatījos tavu performanci. Viņu var atrast? Man atsūtīja. Tu nost visu. Jā. Būs labāk. Būs gan jau. Ko tu sagaidi? Tomēr 10 gadi ir pagājuši. Ko tu sagaidi no šī battle? Tāds jautājums. Ko es sagaidu? Jā. Es sagaidu, ka visiem būs nereāli rēcīgi, būs riktīgi forši, visiem būs nereāli labas emocijas, varēs izbļaustīties. Varēs tā kā, varbūt arī, es zinu, kā ir, kad ir battlot, tu arī pēc tam arī bišķiņ kaut kā nosēdini to tekstu, ko tu saka pretinieks. Tas arī varbūt kaut kādā dzīvē palīdz kaut ko padomāt par kaut kādām lietām, par kurām kas ir, tu kā sen tavu baļķis acī ir un tu neredzi kaut kādas lietas un pastīties no tā. Jo, ja kāds cilvēks saka, kas batlo, ka viņam ir pohī, ko tā kā pretinieks saka, tā nav. Tā kā noteikti laba informācija no pretinieka sev, tu esi sagatavojies, tu esi sevi mēģinājis spiest, tā kā vienkārši kačājis skilu vēl vairāk, ko tu vari izdarīt. Man liekas, tas ir win-win situation, būs labs battles, būs jautri, būs varbūt brīžam žosti. Bet būs fun, nereāli fun būs. Super, Rāči, ko tu sagaidi? Tev šeit ir tādi kā savu veidu svētki, vai atgriešanās, vai tāda pat atgriešanās, vai atpakaļ iekāpšana? Ir noteikti atgriešanās, ir bišķiņ pressures kaut kāds, jo, vai ne, ir vai ne, kā tu teici, ka vairums man nezinu vispār, vai ne, un tad ir otrs grāvis, kur es esmu kaut kāds legendary idealizēts, tā kā, kaut kāds neuzvaramais un tā tālāk, vai ne. Līdz ar to ir tas pressures starp tām abām pusēm, bet, es esmu apmierināts. Jo tev būs daudz jaunu fanu. Jā, tas ir kā. Tagad būs viņiem kaut kas jādara. Ok, super, kungi. Es domāju, bet jā, es sagaidu, ka būs rēcīgi, jo es arī uz to spiedu, lai visiem ir tā kā sarkanas sejas pēc tam. No manām gaidām arī, tā kā es esmu bijis Krievijā, vai ne, uz vietas skatījies akapela battles, un tur tā sajūta pavisam kaut kas, un man ir nereāli liels ekspektācijas tieši no tās sajūtas līmeņa. Kā būs, kad apkārt visi tur rēks vai klausīsies, un tāpēc es uz tā viši jāsmu uzkurināts. Bet ok, labi, kungi, sapratīsim, kurš sāk pirmais, kurš sāk pēdējais. Es nezinu, kā mēs saprotam, kurš izvēlēsies Cipars Ģērbuns. Kādam ir kaut kāds protams? Lai Arčīs izvēlēs. Jā, Arčīs? Ģērbuns. Ģērbuns, ok. Ģērbuns. Zaņārs saka. Ok, super. Tad Zantikvarijās sāk šajā akapela šoumečā pirmais. Viņam atbildēs katrā no raundiem Arčīs. Pēdējie vārdi, ko jūs gribat novēlēt džekiem, kas skatās, sievietēm, kas skatās?
Skatieties, oponentam novēl. Good luck, have fun. Jā, tieši tā. Tu varbūt kaut ko ieplūdot vēl kaut ko? Klausieties, Salaspils prospekti, biļeti uz vienu galu, tikko iznāca albums Salaspils prospektiem debija. Jā, kas vēl? Albums drīz. Albums drīz. Nu jā, es beidzot pēc šitā varēšu ķerties klāt tā nopietni. Jā, starp citu, es esmu diezgan labi savu workflow tagad uzskačājis ar šito visu. Un es domāju, ka... Tā kā organizētāks? Nu jā, kad reāli var kaut ko izdarīt arī. 3-7-1 palīdz cilvēkiem. Ok, super. Skatieties battle pēc pāris dienām. Paldies, ka esat ar mums. Fināls 28. aprīlis. Mērķis, paskatieties, cik skaisti, vai ne? Visu forši, visu pārējais. Esat ar mums un vispār mīlat cilvēks kaut kā tā. Bra!